Augusta 3. sestdienā Carnikavā tuvi un tāli ciemiņi satiekas Nēģu svētkos, ko teatrāli atklāja pats Carnikavas muižkungs. Ļaudis bauda carnikaviešu brīnuma receptes, stāvot garās rindās un nemaz nežālojot naudu. Kaut gan Nēģi tas nebūtu nav lēts prieks. Parasti cilvēki ēd vienā veidā žēlējā, kas ir, viņš veikali nopērk. Pie mums var ēst 3 veidos. Tas ir zoglēm, tīri karstu ceptu, un vēl ir sutināts, tāds 3, kas ir sutināts, ko no sākuma mēs to tā nepiedāvājam, bet tad kad man tie, kas atbraukuši un sāk garšot, viņi saka, kāpēc jūs nepiedāt? Ļoti garšīgi. Stāsta Edvards Skavenets. Ne jau katru gadu Nēģu svētkos spīd saule. Arī lietus nebaida ne dejotājus, ne Nēģu ātrēšanas sacensību dalībniekus. Kurš šoreiz būs ātrākais? Arī karsei ir uzdevuma augstumos. Nēģi ir garšīgi, ja? Jā, bet ēdiet galvas, nemetiet ārā. Tur ir smadzenes, jūs kļūsiet gudrāki. Nēģus oktobra 1. sestdienā nudaudzina arī Salatsgrīvā. Šoreiz viesos atbraucis Zvejnieku federācijas valdes priekšsēdētājs Evalds Urtāns. Arī Somijā un Zviedrijā veci vīri zina šīs lietas. Somijā, protams, tāda oktobrī kaut kāda laiks, kad ir tie Nēģu svētki, arī tāda diezgan īsta perioda, viņam ātrāk tie Nēģi iet. Tur arī tāds festivāls, tur atsevišķos lauka apvidos notiekās. Tā cena ļoti liela salīdzinoši, pat tā uzreiz tāda vērtība. Nopietnā zvejā iegūt daudz naudas. Tādi zvejnieki cienījami cilvēki pasaulē tiek cienīti. Viņi strādā smagu darbu. Latvijā tieši Ziemassvētku un gadumie ir laiks, kad svētku galdā tiek likts viens no vērtīgākajiem nacionālajiem produktiem – cepti Nēģi. Tos piedāvās Ziemassvētku tirdziņos, cep uz oglēm, bauda, degustē un slavē. Šogad arī man svētku galdā būs Nēģi. Es viņus sarētu ar citroniņu olīvītēm. Lai gan Raganas namiņā ikdienā cep piena, sivēnu un cūkas šņukuru, gadumijā uz oglēm tiek likt arī Nēģi. Tad nāk atmiņā aizvadītais gads. Arī ar lustēm Salaces krastos, kur bez štepseļa muzikanti Alberts Rebāns un Andris Skuja no Kujvižiem savus dziesmas veltījuši skaistulē Salacei, kura plūst uz jūru. Bet pret straumes, senu instinktu dzīti atkal laužas Nēģi, lai ne tikai priecētu mūsu svētku galdā, bet arī, lai turpinātu savu sugu, tādējādi apliecinot, ka Nēģi ir, bija un būs. Atcerieties, tieši Latvijā tos prot vislabāk pagatavot un vissirsnīgāk pasniegt tuviem un tāliem viesiem. Skaista un jauka, sarkanām klintīm kārotāties rok. Aizej pie klintīm, sarkanām klintīm, tur to atpūtu varēsi gūt. Aizej pie klintīm, sarkanām klintīm, tur to atpūtu varēsi gūt.